ja nesanāk. Jā, davai. Bet mēs to kārtību mainām katrā steidžā. Pēc tam viņi mainīsies. Tas, ko aplikācija pati dara, viņa pa vienu, piemēram, ja būtu normālais režīms, es tagad šita nešauju pirmais, es nākamajā būtu pēdējais. Es šobrīd pirmais iznāk, principā, ja aplikācija pareizi nostrādās, nākošais steidžā tur būs pēdējais. Gedrovičs kungs mums ir otrais, tātad nākošā steidžā viņam vajadzētu būt pirmajam. Tā iet uz ringu. Pirmajam no beigām. Saprīt. Jā, viņš iet uz augšu. Visi kāpjās iet uz augšu. Tātad Pauliņš, Gedrovičs un Veckie vēl. Jā. Tas pirmie trīs. Tas kodām kundam vārds. Tad vēl nobeigumam tad komandas būs tātad atnāksiet uz šejieni, es uzdošu jautājumu, vai ir uzdevums saprotams, vai ir kādi jautājumi. Ja ir jautājumi, uzdodiet. Tad, ja nav jautājumu, neesmu gatavs. Tad es teikšu pielādēt, es izņemšu karodziņu, tas brīdis, kad jūs pieliekat magazīnu. Tad es uzdevušu, vai šāvējs ir viss gatavs, aiziet un atskatās saņas signāls un jūs startējat. Jā. Pārvietojamies ar atvērt aizstāju. Tas super svarīgi, jo tas būs Pirmais trāpījis. Viss sagriezti, jā? Lādēt? Jā, es kaut kur došu cilvēku. Start! Kuris kā Māris, šovies gatavs? Gatavību! Pirmais trāpījis. Pirmais trāpījis. Smilšu mais, jā. Pirmais trāpījis. Medniekiem. Starp citu, jā, medniekiem. Pirmais trāpījis. Sajaucat smiltis pusi uz pusi ar granulām, plasmasas. Jums būs 3 reizes vieglāks maisis, ko var diezgan ok nest. Stabilitāte plus mīnus nedaudz. Es nespēšu teikt. Negatīvi. Inguši kaut. Juris gatavībā. Kristaps gatavojas. Pirmais trāpījis. Izlādēt laiks, ja nesajauc, man jau trāpīja daudz, tik ir neparīgi, nespētās. Pirmais trāpījis. Nē, es jau kā beidz šaut, jau var pateikt. Viss taup. Edgar. Pirmais trāpījis. Tomēr man pielādēt sagatavoties. Pirmais trāpījis. pēdējais, nebija? Start! Pirmais trāpīts. Pirmais trāpīts. Pirmais trāpīts. Edgar. Kaut ko jau trāpīja, ha? Pirmais trāpīts. Juris, vai saproti šaušanas uzdevumu? Pirmais trāpīts. Just in time. Cik Edgar tev laiks rāda? 58, 42.
galvenais skaties, ka man bolts atverts un viss kārtībā. Cik tev? Nu, man drusciņ precīzāk. Cik tev? Gatavs. Uzmanību. Tak. Pirmais trāpīts. Pirmais trāpīts. Pirmais trāpīts. Pirmais trāpīts. Artur Tancāns šaujās, jūs opus gatavībā. Pirmais trāpīts. Laiks! Tev bija baigais ķīsels. Bet... Tev bija ķīsels. Šinī, es nesajauktu mērķi. Nu, es vienkārši burtiski nedzirdēju, ka man, es pirmkārt pats palaidu garām, ka es trāpīju 4, palaidu garām arī šito, un es 5, 6. Jā, tas ir. Tur ir tā burvība šitam sporta veidam, ka tev ir ļoti līdzi jādomā, kur tu cik tu izšauji, kur tu trāpīji, kur tu netrāpīji. Un tādā momentā, tad, kad tu esi sačakarējies meistarībā, tad tu saproti, es arī izšāvu, es redzu, ka es trāpu aizmugurē klusums un saprotu, skaidrs. Tā tas tad, nozīmē, jā. kad ejam uz iepriekšējo mērķi. Viss Jep, kārtībā. burti identiski tāds, un tad savā galvā tāds centies nesadusmoties pārāk daudz, lai jā, vēl vajag vēl divus. Tieši tā. Nē, super, man patīk. Šitas te ir Šito stabili. sporta veidu vajag popularizēt Latvijā. Jep. Šitie bija super stabili. Šitas bija patiesībā patīkams. Nu, principā, tik cik neērts, bet stabili. Nu, parasti jau tā aizstāv, lai būtu stabils, bet neērts. Nu, reti kādu liek, kad būtu, ka viņu ļogās. Nu, tur es saprotu vienīgais. Riepas ir tas pats, viņas ir ļoti smagas, viņas ir ļoti stabils. Jā, bet, nu, jā, Nērt un pakāp. Jā. Tā kā tā.